Kā gatavot dzīvo kvasu un auzu tāds. Tas nav jogurts, ja, bet arī salds produkts. Kā pavairot probiotiskās baktērijas. Ja šiem abiem diviem mēs šeit ņēmām čīkstuļu laimiņš, te bija ar auzu ieraugu. Tā viņš ir tāds skābenāks. Ja ar medus Lietuvas ieraugu, tā būs saldāks. Tā kā. Gatavs 3 dienās, 2. Jāskatās, lai nepārskāpst. Ja. Jauzas jau pašas ir tur specifiska garša. Tā kā te ir tāds, ja. Šoreiz mēs ar pienskābās un laktobifidobakterijas šāds te. Kā arī pašas baktērijas vēlāk pavairo. Tātad mēs tur ielējam ūdeni blenderī. Vispirms, ja. To vēlams ir stundu iepriekš tādu mēs 3-7 grādi, ja, te vienu, ja. Un šoreiz mēs brūno cukuru, piemēram. Te mēs kā barība. Vēl mazliet auzas, mazliet sākumā, ja. Tā kā mēs gatavojam to arī jogurta dzīvuli. Mēs stundu būtu tā kaut kur jāpatur, lai tās baktērijas tur aktivizējas, ja? Tātad pirmo mēs ieliksim šo dzīvo kvasu uz čīkstuļa laimiņa bāzes, ja? Šeit jau ir čīkstuļa laimiņš. Jau ceolīta ūdenī izmērcēts apelsīns, piemēram. Mēs varam apēst, ja pēc dienas 2 vēl to pašu apelsīnu. Tā viņš arī tā kā tām probiotiskajām baktērijām. Kad tieši akcijā te bija 69 centi, ja, kilograms. Jo redzat, veikala dārzeņa, viņa jau tā kā tur kaut ko var saturēt, un tieši ceolīta ūdens attīra, un arī pašas probiotiskās baktērijas arī attīra un uzlabo produktu paši enerģētiski. Un ja kaut kas slikts arī bija, tas sadala. Parasti arī kāds sepiķis kābās, ja. Ja mums ir iepriekš tas pats oksimēl gatavots, redzat, paliek cukurots ar etiķi, ja. To mēs arī šeit daļu pēc tam pieliksim klāt. Jo, ja mēs viņu tāpat izmestu ārā, tur vēl ļoti daudz tas cukurs ir šeit. Tad pielikt, ja. Un pa virsmu mēs parasti tad uzliekam egļus zariņus, lai nospiež uz leju, tā kā to mēdz uzpeldēt. Ja. Tad mēs šo pašu ieraugu, ja. Šoreiz ar to kapsulu plus. Tātad pielējam, ja. Un siltu ūdeni tad lejam, ja. Šim gan tur nevajag tos 3-7 grādus, pietiek arī 20-25, jo laktobaktērijām ir cits. Un to mēs pēc tam pieliesim pilnu, ja. Tā līdz augšai, jo viņš var rūkt un tā pāries pāri. Tā šis ir skaidrs, ja. Ir šis, ja. Tur mēs tātad tās pašas šaušas pārslas diezgan daudz iedaram, ja.
parasti uz pārslas ar karstu ūdeni. Pēc tam atdzesējam līdz 3,7 un tad pievienojam šo te klāt. Un tad stundu arī paturam. Un tad iegūstam lūk šādu produktu, ja? Un pirms lietošanas varam arī tur ievārījumu pievienot, ja? Arī ko gribam, ja? Tas tā. Un tad mēs, ja gribam no rīta pagatavojam, vakarā varam, piemēram, tad turam vēsumā. Ja, piemēram, klasiski optimālos apstākļos, tā katra baktērija tur ir pa 15 minūtēm dubultojās pat. Tā kā ielikām vienu kapsulu, pēc stundas jau būs tātad 8, ja. Pēc 2 jau būs viss šāds iepakojums tur iekšā, baktērijas ziņā. Jo viņām te ir ļoti daudz ko ēst, kad mēs tur tās paši auzu pārslas. Un te ir arī tā jaunības baktērija, laimes hormoni, ja, tā roiterija. Tur ir ļoti daudz tie video tagad par roiteriju tieši. Internetā var atrast ļoti populāri pēdējā laikā. Un tieši tāpat arī viņu aktivizējam šādā te veidā. Tur arī dažādi tie veidi jau ir, ja. Un te mēs to brūno cukuru, piemēram, ja. Un tas ir pēc garšas kā kuram. Un, kad arī lietojam tikai tīrā veidā kapsulu, tad parasti arī, piemēram, lindsēklis, ja, kas skaitās laimīgo baktēriju barība. Lietojot kopā, tad viņi arī tur daudz organismā viegli pavairosies un pēc būtības arī tad tik daudz viņas vairs nav jālieto, jo mums jau viņas tur būs jau iekšā. Jo pēc būtības jau tu vienu kapsulu apēdi, un ja tu pareizi to uztur lietot, tad viņas tur pašām jau jāvairojās un nav jālieto tur bieži. Tad. Ar šajā gadījumā mums vēl viņas šajā, nu tā kā jogurts tas nav, bet, nu, auzu piens, tam līdzīgi, ja. Viss, jā.